Cienījamie klātesošie, paldies par iespēju būt šeit. Mēs kopā ar maniem kolēģiem Starpnozara izglītības inovāciju centrā strādājam pie tā, kā skolās darīt labāk. Viena no vietām, kur mēs to darām kopā ar pašvaldību, ir šeit Valmierā, kur mēs to darām jau vairākus gadus. Un es mēģināšu padalīties ar to, ko mēs bāzējamies. Mēs pašlaik Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātē. Kāds ir šis mūsu redzējums, ko mēs varētu darīt kopā? Un sākšu es ar vienu no vairākiem paradoksiem, kas ir šodienas realitāte. Skolu vidē darbu devēja organizācija asociējas ar pieprasījumu pēc eksāmena. Vakar man nācās būt matemātikas stundā 9. klasē, kur es redzēju burtisku šī pieprasījuma izpildījumu. Skolēni tika saukti pie tāfeles pa vienam, un viņi rēķināja iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus. Un visticamāk tas tā notiek no stundas stundā, no dienas dienā, jo šajā skolā eksāmenu rezultāts ir ļoti augsts. Mana pirmā pārdoma, vai tiešām tas ir tas, kas jums ir vajadzīgs? Jo šādā procesā nerodas prasmes spriest, mācīties, sadarboties, kur nu vēl zinātkāre, motivācija vai piederība STEM nozarē, par ko tika runāts ievadā. Kolēģi, mēs visi atrodamies jauna laikmeta priekšā. Mākslīgais intelekts nav rīks. Mākslīgais intelekts ievada procesu, kad tiek digitalizēti pakalpojumi. Es neesmu futūriste, bet es domāju, ka tiešām tas, kas notiks, kas notika jau ražošanā, ka daļu no pakalpojumiem aizstās mākslīgais intelekts. Jau šodien mākslīgais intelekts rada darba lapas, veido stundu plānus, labo pārbaudes darbus, sniedz atgriezenisko saiti, konsultē un ir iesaistīts adaptīvu mācību materiālu veidošanā. Un tad ir jautājums, manis minētajā piemērā, kādas mācīšanās pieredzes iegūst skolēns tādā mācību procesā? Un kāpēc tad ir vajadzīgas šādas mācības klasē, ja ir prognoze, ka 5 gadu laikā datorā jūs varēsiet saņemt atgriezenisko saiti par to, ko jūs darat mācoties? Tad, kad mēs skatāmies šos nākotnes scenārijus, tad tās lietas, kuras mēs ieraugam katrā, ir nepārtrauktas pārmaiņas. Un tad, kad mēs dzirdam šos vārdus, kad mēs esam noguruši no reformām, kas mums atliek? Un mums nāksies piemēroties aizvien jaunām profesijām, un mums nāksies visu laiku mācīties. Nenoteiktība, negaidīti pavērsieni ir tas, kas mums visiem draud. Un vēl plašāka iesaiste tajā, ko mēs mācāmies skolā, ir neizbēgama, lai mēs varētu ar visu šo tikt galā. Un paradoks ir tajā, ka priekšplānā izvirzās nevairs digitālu prasmju apguve, bet priekšplānā izvirzās pamati, uz kā būvēsies tas tālākais, tie STEM pamati līdz tai 9. klasē. Un tad priekšplānā izvirzās prasmes vadīt un regulēt savu mācīšanos. Jo, ja es viens mācos datorā, bet es nemāku, kā mācīties, nekas labs man tur nevar sanākt. Un tad ir, protams, jautājums par prasmēm domāt un spriest, un būtiskākais jautājums, kas notiks ar motivāciju. Un te mēs nonākam pie tā, ka šajā manis aprakstītajā procesā skolēns izveido ieradumu darīt tikai to, ko viņam kāds liek, un tad, kad viņam to kāds liek. Bet jūs sagaidat, lai darbinieki darītu paši. Un tad ir tas lielākais jautājums,
kā mēs visi iesaistamies tajā, lai mainītos klasē, mācību procesā notiekošais. Es uzsvēru vārdu klasē, tāpēc, ka attēlos uz ekrāna jūs redzat, ka skolēni mācās ārpus klases. Un tas ir tas jautājums, kā mēs pielāgosimies šim jaunajam laikam un aicināsim skolēnus pie sevis, uz uzņēmumiem, uz zemnieku saimniecībām, lai skolēni kompensētu to dzīvi digitālajā vidē un gūtu pieredzi, kā darbojas tā īstās dzīves vide. Jo būsim godīgi, nav vairs bērniem arī vecmāmiņas, pie kurām aizbraukt un redzēt, kā rodās piens vai kā vispār rodās citi produkti. Skola viena ar šo vairs galā netiks. Mēs kopā ar kolēģiem esam izveidojuši metodiku, kā mācīt dabaszinības, kā mācīt matemātiku. Tas ir tāds know-how mācīšanai. Mēs viņu šogad publiskosim. Mēs esam izveidojuši mācību programmu skolotājiem, bet centrālais jautājums ir ieviešana. Kā tas viss tiek līdz katrai skolai, līdz katram skolotājam, līdz katram bērnam. Jo šodien mācīties STEM nozīmē mācīties darot, būvējot un mēģinot saprast, kā es varu uzbūvēt torni, kurš neapgāzīsies. Sākot no sākumskolas. Un šeit es jūs gribu aicināt nevis skatīties uz vidusskolēniem, bet domāt par to, kas notiek sākot no 1. klases, un cik daudz mazs bērns saprot par to, kā vispār notiek tehnoloģiskais process, kā notiek ražošana un kā mēs iemācāmies risināt problēmas vai domāt kā inženieris. Mēs sakam skolēns pētnieks vai skolēns mācās domāt kā inženieris un dara to jau sākumskolā. Ko tad mēs visi kopā varam darīt? Tā pirmā lieta ir mērķis. Ja mēs paskatāmies uz skolu un skolas vadības izvēli, tad skolas vadība šobrīd izvēlas nogaidīt un nedarīt neko. Tāpēc, ka līdzīgu atbildi par to, ko sagaida no skolas pašvaldība, vairāk nekā 20 intervijās, sākot no skolu direktora līdz mēram, mēs ar retiem izņēmumiem, un izņēmumi bija šeit, mēs saņēmām atbildi labus rezultātus eksāmenā. Un šeit, man liekas, ir atslēga, kā mēs kopienā, kopā, sēžam pie galda un vienojamies, kas ir tas rezultāts, ko mēs īstenībā sagaidām no skolas. Ja mēs to neizdarīsim, mums būs ļoti grūti tikt galā šajā digitālajā laikmetā. Un šeit ir divas lietas. Pirmā ir diskutēt un vienoties par šo kopīgo redzējumu, lai tālāk jau tad mēs varētu veidot programmu, domāt par to, kā to var izdarīt praksē, lai katrs skolēns, kurš mācās šeit Valmieras novada skolā, zinātu, kas kā un kāpēc Valmieras novadā tiek ražots. Otra lieta, kā veicināt domāšanas maiņu skolā. Jo atšķirībā no jums, kas strādā biznesā, skola ir orientēta uz procesu. Mēs atnākam uz skolu, mums ir stundas un mēs ejam mājās. Un vienīgais rezultātu mērs mums sistēmā ir eksāmens. Ja mēs šo izpratni nemainīsim, un domāšanu par to, kā skolā ieraudzīt rezultātu, mums būs ļoti grūti izmainīt to, kas notiek ar bērniem klasē. Otra lieta jau pieminētās profesijas. Vakar latviešu valodas stundā skolotāji iedeva bērniem uzdevumu uzrakstīt atbildes uz 4 jautājumiem. Ko sabiedrība domā par šo profesiju? Uzrakstīt ieguvumus, kas ir labs šajā profesijā, kādi varētu būt riski un novēlējumi šajā profesijā strādājošajiem.
2 skolēnu atbildes jūs redzat uz ekrāna. Es jūs neaicināšu minēt, kādas profesijas pārstāv šie darbinieki, bet tas, par ko es aizdomājos, esot klasē, bija tas objektīvi, no kurienes latviešu valodas skolotāja vispār zina, kādas profesijas ir, piemēram, kokapstrādē un ko tur dara. Un ko vispār bērni zina par to, ko nozīmē darbā strādāt. Un šeit ir tādas pavisam praktiskas lietas, ko jūs varat katrs darīt. Veidot dažādu vecuma skolēniem to svarīgāko profesiju aprakstus tādā cilvēku valodā, lai var saprast, ar ko tur nodarbojas tētis vai mamma. Un tad ir tā otra lieta, tas, par ko Baiba runāja, kādas prasmes ir vajadzīgas, lai šo profesiju varētu apgūt. Un, protams, ir ļoti svarīgi skaidrot plašākajai sabiedrībai to, kā digitālajā laikmetā šīs profesijas ir mainījušās un vēl mainīsies. Un dot iespēju reāli šīs profesijas iepazīt. Nevis vienreiz gadā kampaņveidīgi, bet regulāri, lai jaunieši iegūtu šo īstās dzīves pieredzi. To nevarēs izdarīt neviena skola, un nevieni uzņēmēji. Šeit ir svarīga pašvaldības iesaiste, lai koordinētu to, kur tad novadā, ko var redzēt, piedzīvot. Ir vairākas iniciatīvas, kas šobrīd jau ir parādījušās, kā sadarboties pētniekiem, skolai, uzņēmējiem un pašvaldībai. Pētniekiem tāpēc, ka ir jauns laikmets. Un mēs neviens nezinām pareizās atbildes. Viens tāds piemērs ir Latvijas mobilā telefona iniciatīva Misija matemātika. Uzņēmēju aicinājums, mūsu loma skolēnu snieguma diagnostika, lai veidotu personalizētas mācības skolotājiem. Reālā vidē mācot skolotājus strādāt. Šis process pat ir aizsācies, un tas ir uz vairākiem gadiem. Nevis viena akcija, vieni kursi, bet ilgtermiņa regulāras mācības, lai mainītu matemātikas mācīšanas praksi. Otra iespēja – mainīt veidu, kā pie jums nāk ciemos bērni. Atteikties no šīs ekskursiju prakses, reku mums atrodas tas, vai šeit mums ir šitas. Bet sasaistīt šo viesošanos uzņēmumā ar konkrēto mācību saturu. Jau šobrīd standarti paredz tehnoloģiskā procesa apguvi, jau uz 6. klasi skolēnam ir jāsaprot, kas ir izejviela process un produkts. Jūsu iespējās ir atvērt savas durvis un dot iespēju skolēniem, sākot no tuvējās apkārtnes, to piedzīvot. Tas ir tas, ko dara jau Latvijas valsts meži, sākot no sākumskolas, ļoti daudz rosinot nodarbības vadīt šajā īstās dzīves vidē. Un, protams, otra lieta šeit ir dialogs. Dialogs ar pašvaldību un kopīga šī piedāvājuma kartēšana un sarunas par to, lai arī skola ieraudzītu uzņēmēju kā partneri kopienā. Mēs no savas puses aicinām jūs iesaistīties pilotprojektos, jo mēs esam gatavi iesaistīties izmēģināšanā, kā šādi modeļi varētu strādāt. Paldies jums par uzmanību! Paldies, Dace, brīnišķīgi. Noteikti visiem teikt, ir par ko aizdomāties. Mums ir 2 jautājumi, varbūt ar tiem 2 jautājumiem arī šobrīd, jo mēs mazliet ejam uz priekšu laikam, tā kā varbūt ar šiem 2 jautājumiem arī tad šobrīd aprobežojamies. Mūsu sistēma ir ļoti kontrolē balstīta sistēma, kā jau Baika kungs arī sākumā par to runāja. Un līdz ar to pie mums ir tāds veids, kā ieviest izmaiņas, ir ieviest izmaiņas caur eksāmeniem.
Tajā brīdī, kurā eksāmenos sāk mērīt uzdevumus, kuri mēra dziļāku spriest spēju, tajos arī skolās parādās aktīvāka interese, kā šāda veida darbības mācīt. Bet, protams, tas nebūtu tas veiksmīgākais ceļš, bet tas ir tas reālākais ceļš, kā tas arī jau notiek lēnām, jo šāda veida uzdevumi eksāmenos lēnām parādās. Praktiski ražojošs uzņēmums, kur sadarbotos ar pašvaldību pašlaik, tur droši vien Latvijas valsts mežiem ir jājautā. Pašlaik man ir grūti bez viņiem vēl kādu citu piemēru nosaukt. Mēs sadarbojamies arī ar Latvijas Finieru, bet tie ir vairāk tādi bez pašvaldību iesaistas projekti. Tā es atbildētu. Jā, paldies, Dats!